Līst lietus un ir nemīlīgs laiks, bet 3 jaunieši dodas reidā pa Rīgu, turklāt ar zilu ķerru. Kas tas ir pa joku? Izrādās, tas nav nekāds joks, bet gan jauno dizaineru apvienības Direct Design akcija ķerra, kas piedāvā iedzīvotājiem uzskatām parādīt dizaina iespējas pilsētā. Tas nav vienkārši smukas lietas, bet arī funkcija, un cilvēkiem parasti pietrūkst sēdu vietu, teiksim, pieturvietās, mēs to tā kā gribam nodrošināt, un lai cilvēki tā kā sajūt, kas ir dizains. Šoreiz mēs pieskārāmies tēmai apsēsties, bet, kāda citreiz tā varētu būt kāda cita tēma, kuru mēs atrisinam. Jaunie dizaineri ir izvēlējušies koši dzeltenus soliņus, pamanāmus un pozitīvus. Šajā gadlaikā Rīga ir pelēka. Kļūs arvien pelēkāk un pelēkāk un pelēkāk. Un ja noliks pelēkā Rīgā pelēka soliņu, neviens jau viņu nepamanīs. Tī praktiski nolūki. Es domāju, dzeltens ir tāds ļoti jauka krāsa. Tā ir dzeltenā. Izpalīdzības krāsa. Apbruņojušies ar vēlmi palīdzēt rīdziniekiem, jaunie dizaineri dodas ceļā. Ja jūs gribās apsēsties, jūs varat šeit izmantot šos soliņus. Tomēr eksperimenta sākumā cilvēku atsaucība nav liela. Kautrīgais latvietis. Veidojums lūdzu sēdieties. Šitai filmā. Parasti soņi, kad ir pelēki, šis tiek tāds uzreiz, nezinu, rudenī, piemēram, uzreiz forši tu apsēdies, tad kaut kas košāks. Nē, tā viņi ir paši. Soliņi ļoti patīkama krāsa, ļoti ērti sēdēt, daudz ērtāk nekā tie metāliskie. Pēc pirmā eksperimenta šķiet, ka atkal pierādās senā patiesība pa kautrīgo latvieti, bet, droši vien, kad vienkārši cilvēki nav pieraduši pie tādām spilgtām lietām, pelēkā vidē un tik negaidīt. Taču jaunie dizaineri nav gatavi padoties, un lūk, viņiem ir izdevies atdzīvināt pilsētu un cilvēku emocijas. Tiešām prieks, kad jaunieši tādi ir. Patīk braukt uz zilām tačkām, nevis melniem Mercedesiem. Jā, bet Izliek priekšā zaļas soli. Elīna Doļģe, Edgars Jakobsons, Tautas balss.